Sveiki! Mani sauc Auda. Ikdienā es strādāju no mājām, tulkoju, rakstu dažādus projektus. Tad es nokļuvu līdz That Day, un paralēli tam vēl arī bija cits Latvijas brands, kas šuva arī šīs biksītes, un es izmēģināju gan That Day, gan tās otras. Un tās otras man galīgi nepatika, jo man ir ārkārtīgi briesmīgas pirmās 2-3 dienas, tādas, kad... kā lai saka, liekas, ka miesnieks pie tevis ir atnācis ciemos un nav arī aizgājis prom. Un tad tas otrs brands man galīgi nederēja un nepatika man, un es domāju, metīšu mieru šitām savām visām izvirtībām. Bet nē, pamēģināju es vēl That Day, un es sapratu, ka tas ir man. Tas tiešām ir man ļoti patīk. Es, protams, nopirku tās, kas ir tās super heavy flow, tās, kas ir viss, jā. Bet es nekombinēju principā. Ļoti reti, kad man vajag tādu ultra sajūtu, ka man viss būs kārtībā. Es izmantoju principā tikai That Day. Man tagad ir, es nezinu, ir arī vieglākām dienām arī citu zīmolu biksītes, bet tām, kas ir tās visbūtiskākās un naktīs, man ir tikai That Day, un esmu totāls viņu fans. Ja es varētu tad apkārt staigāt un stāstīt, cik brīnišķīgs zīmols tas ir, tieši kvalitātes ziņā. Ja? Jo būsim godīgi, ka cilvēkiem kvalitāte ir ārkārtīgi būtiska. Tagad man ir kaut kādas, es nezinu, 9 laikam biksītes vai pat 10. Vairākums, protams, ir That Day. Un es esmu sev arī atklājis ļoti vieglu veidu, kā nesatraukties par to, vai man būs skaits pietiekams tai nedēļai, ir tā, ka es katru dienu vienkārši viņas atsevišķi ātrajā godā programmā iemetu un izžāvēju. Es nežāvēju žāvētājā, protams, es vienkārši izskaru viņas, bet pats fakts, tad ātrajā ciklā, bez mīkstinātāja, un tad tās biksītes kalpo ļoti ilgi un kvalitatīvi. Tās ir labākās, ko esmu, principā, tirgū redzējusi. Es vēl, protams, gribu vēl pāris brandus izmēģināt, bet kaut kā vienmēr, kā es izmēģinu, tā es atgriežos tik un tā vēl nopērkt That Day. Es noteikti iesaku visām meitenēm pamēģināt vismaz vienu reizi, bet lai būtu mazākas bailes un bailes, sākt pieņemsim ar tām pašām tām super uzsūcošajām, jo tad ir tiešām reāla iespēja, ka tu sapratīsi, to vērtību. Bet, ja tu tur sāksi ar kaut kādām visam viegliņām, tad tu vari arī vilties, jo izrādās, ka gluži tavs apraksts ar zīmola aprakstu nesakrīt, ja? Tieši mēneša stiprības ziņā.